Sveicināti, labi ļaudis! Mēs pulcējamies svētku dienā Valmierā. Valmierai ir īpaša vēsture. Šeit vijas arī dievturu vēsture. Man ir prieks, ka šajā muzejā varam viesoties gan ar mūsu izstādes ceļojošo saturu, kas izvietots pa ārmalām šai zālē, gan arī ar paša Valmieras muzeja sarūpēto dārgumu klāstu. Un šai izstādē neiztrūkstoša sastāvdaļa ir tieši Valmieras vietējo dievturu devums, kas izvietots vitrīnās tajā daļā, ko kuplina arī sarūpēto materiālu un fotogrāfiju klāsts uz ekrāna. Mums dievturībai nosaukumam šogad svinam 100 gadi. Saknes, protams, ka ir daudz senākas un dziļākas, bet Tomariņu Kārļa vārdiem sakot, vai mēnesis, tas spīdeklis debesīs parādījās tad, kad kāds iedomājās to tā nosaukt. Tātad runājot par Latviju, mēs arī nereti runājam par Latviju pirms Latvijas, un mēs varam runāt arī par dievturību pirms dievturības vārda. Tāpēc šajā izstādē mēs varam redzēt gan mūsu priekšteču devumu no aizvēstures. Varētu teikt, ka šeit ir apkopota 12 000 gadīga mūsu vēsture kopā. Te ir dārgumi no visas Latvijas muzejiem, un tās cilmes vietas ir aplūkojamas kartē pie ieejas uz tāda augsta torņa, un tur to var aplūkot. Un mums ir liels prieks par to, ka pirmo reizi Latvijas vēsturē daudzu priekšmetu taustāmas kopijas ir tapušas, un mūsu nozīmīgajiem vēstures dārgumiem pirmo reizi var pieskarties arī cilvēki, kuri līdz šim nav varējuši iepazīt mūsu bagātības, jo tās ir bijušas slēgtu vitrīnu stikla otrā pusē, kur neredzīgajiem to neļauj aiztikt. Bet šeit tāda iespēja ir. Mūsu izstādei tapšana ir sekmējusies pateicoties lielam labvēļu pulkam, gan pašu Latvijas dievturas sadraudzes saviešu devumam, gan arī privātajiem atbalstītājiem, ziedotājiem. Mums ir sarūpējis arī spirdzinājumus Labietis, un tas ir zīmīgi, ka šis pats nosaukums ir arī dievturu laikrakstam Labietis, kura žurnālus varēsit arī savā īpašumā iegūt pie tā galda. Mēs arī caur šo izstādi aicinām uz sarunu. Mēs aicinām uz sarunu par mūsu pagātni, par mūsu mantojumu, par mūsu vērtībām, par to, kas ir savdabīgs latviešiem. Kas ir tas, ar ko mēs varam staltu stāju doties pasaulē un teikt, jā, tas ir mūsu izlolotais. Tāpat mēs labprāt uzzinātu no jums, no jūsu draugiem, paziņām, radiem, varbūt ir kādi vēl stāsti, varbūt ir kādi ļaudis, kas nav pietiekami līdz šim bijuši zināmi, bet kas arī ir kopuši latviskās dzīvesziņas garīgo kodolu. Tāpēc arī viesu grāmata un vizītkartes ir pieejamas uz galdiem, un mēs priecātos no šīs izstādes apmeklētājiem arī Valmieras novadā un tuvējos novados, kas atceļos uz šejieni, uzzināt kaut ko vairāk, jo grāmata par dievturības vēsturi vēl tikai top.